apzinātības prakse, skenēšana mierā. Varat lēnītēm aizvērt acis un noskaņoties uz to, ka jūs mācāties labāk sajust pašu savu ķermeni, kas ir ārkārtīgi neaptverama, bezgalīga, dziļumā, plašumā, daudzslāņainībā sistēma, kurā mīt ārkārtīgi daudz apziņas, kas ir arī daļa no tavas apziņas. Tad šī brīdī tu esi iekārtojies vai nu guļus, kas nozīmē, ka tev būs lielāks akcents uz mieru, atslābināšanos, ķermeņa atjaunošanos, vai arī sēdus, kad būs lielāks akcents uz to, ka koncentrēsies uz savu sajūtu, ķermeņa piefiksēšanu un koncentrēšanās būs priekšplānā. Ja gadījumā tu esi izvēlējies sēdēt, tad centies sēdēt ērti, nemēģini būt sasprindzis un obligāti sēdēt ar taisnu muguru, jo lielākais darbs šī procesā notiek tavā apziņā, tas, cik lielā mērā tu pievērsi uzmanību pats sev, savam ķermenim, tā sajūtām. Lēnas ieelpas un lēnas izelpas. Un lūkojam vienmēr apzinātības praksēs palīdzēt mūsu ķermenim, mūsu apziņai saprast, sajust tavu atļauju, tavu impulsu, ieiet dziļākos miera stāvokļos. Tas nozīmē pacel acis augšup un veries tā, it kā skatītos uz savu trešo aci vai lūkotos iekšā pierē. Un lēnītēm ieelpojam, divreiz lēnāk izelpojam un veramies ar savu skatu augšup pierē. Lēnas ieelpas. Varat arī pie ieelpas nedaudz elpu aizturēt. Un lēnas izelpas. Šajā brīdī, kad tu pārēji uz citu elpošanas ritmu, kad tu esi pacēlis acis augšup, tad mainās tavu smadziņu aktivitāte. Apziņā sāk aktivizēties citi enerģijas vai informācijas līmeņi tevī. Tu ej miera un apzinātības virzienā. Un tagad varat acis nolaist. Ja vēlties, varat arī turpināt acis vēl kādu laiciņu turēt ar skatu uz savu trešo aci vai uz pieru. Un tagad sākam ar to, ka šī skenēšanas procesā pievēršam uzmanību kādai no savu ķermeņa daļai un pievēršot uzmanību šai ķermeņa daļai, lūkojam sajust, ko es varu nolasīt no šīs ķermeņa daļas. Vai tās ir sajūtas, vai tas ir kāds saspringums, vai tas ir kāds siltums vai vēsums, vai stingrums vai elastīgums. Kas, ko tu vari nolasīt no savu ķermeņa daļas, vienkārši piefiksē. Esi novērotājs. Veido saikni starp sevi, savu apziņu un šīm ķermeņa daļām. Skenēšana nozīmē būt cilvēkam, kas ar savu apziņu ir gatavs sadzirdēt, sajust savu ķermeņa daļas. Jo ķermenis mums visu laiku sūta signālus, mācamies tos nolasīt. Un lēnas ieelpas, lēnas izelpas. Un tagad pievēršam uzmanību lūpām. Pamēģini piefiksēt, kā jūtās lūpas, vai tās ir saspringušas vai atslābušas. Kas notiek, ja tu iedomājies, ka tu atslābinies un ar izelpu palaidi visu saspringumu ārā no lūpām? Ķermenim tava iztēle ir realitāte. Palūko, kā tu vari ar iztēli palīdzēt ķermenim atbrīvoties no saspringuma. Iedomājies, kā no tavām lūpām varētu aiziet saspringums. Vai tā ir kāda krāsa, kas iziet ārā, vai vienkārši enerģija, kas izplūst ārā? Kad tu izelpo, vai tajā brīdī, kad tu ieelpo, tajā brīdī atnāk gaišums, vieglums, miers, gaisma.
Ļauj savai iztēlē palīdzēt ķermenim iegūt mieru un atslābinājumu. Visu laiku pēti, fiksē šo savu ķermeņa daļu, kas ir visu laiku kopā ar tevi, visus šos gadus kopā ar tevi. Tajā bieži vien sakrājās uztraukumi, raizes, saspringumi. Un tagad ar lēnām izelpām palaid kontroli vaļā, atbrīvojies no saspringuma. Un tagad dodamies tālāk, skenējam vaigus. Atkal piefiksē, kā jūtās tavu vaigu, vai tur ir kāds saspringuma elements, siltums, vēsums, stingums. Sākumā informācijas var nebūt daudz, tāpēc, ka tas ir jāiemācās piefiksēt, nolasīt šī informācija. Bet ar laiku var parādīties arvien vairāk un vairāk nianšu, ko tu piefiksē sevī, savā ķermenī, savās ķermeņa daļās. Un atkal lēnas izelpas, ar kurām tu atbrīvojies no saspringuma, no kontrolas. Tu vari iedomāties, kā aiziet saspringums, kā varbūt tavu vaigi notek. Tie atbrīvojās. Saspringums aiziet, miers un enerģija atnāk, enerģija sāk plūst. Saspringums aptur enerģijas plūsmu, aptur dzīvības plūsmu. Kad kaut kas ir saspringts, tas ir vai nu sauss un lūst, vai tas ir ciets un lūst. Atslābini to. Atslābini to. Ienes mieru. Un tagad pievēršamies vienlaicīgi gan lūpām, gan vaigiem, un atbrīvo gan lūpas, gan vaigus no savu saspringumu. Palaid šo saspringumu projām. Ieej mierā. Un tagad pārceļamies pie mūsu acīm. Iedomājies, kā tu ar katru savu izelpu atslābini savus acis. Atslābini, ļauj tām atbrīvoties no saspringuma, lai saspringums aiziet. Miers un enerģija atnāk. Tagad pievēršam uzmanību pierē. Lēnas ieelpas un lēnas izelpas. Mēģini piefiksēt, kā pieri jūtās vai pieri ir saspringusi. Un ar lēnām izelpām iedomājies, ka tu palaidi visu saspringumu un kontroli projām. Lēna izelpa. Saspringums aiziet. Un tagad iedomājies, ka tu ietver savā apziņas laukā visu savu seju un pamēģini sajust, kā tavas seja jūtās kopumā, vai tu vari kaut ko piefiksēt ar kādu saspringumu kādās vietās, lūpās, vaigos, acīs, uzacīs, pierē, deniņos. Un iedomājies, kā ar lēnām izelpām tu aizlaid projām saspringumu. Un tagad pārceļamies uz galvas augšpusi. Pamēģini sajust savu galvas augšpusi. Vai tur ir saspringums, vai tur ir siltums, augstums, kāda emocija. Un iedomājies, ka tu palaidi saspringumu arī no galvas augšpuses.
Pievērs uzmanību tagad galvas aizmugurē. Un arī iedomājies, ka ar katru lēno izelpu aiziet saspringums. Atnāk miers. Un tagad pievērs uzmanību visai savai galvai, visam galvas kausam. Un pamēģini sajust, vai kaut kur ir vēl kāds nemieris, saspringums, sastingums, augstums, siltums. Un atbrīvojies no saspringuma. Ļauj galvai elpot, ļauj, lai miers atnāk, enerģija atnāk. Lai enerģijas upe plūst. Un tagad pievērs uzmanību saviem pleciem. Tā kā pievērs uzmanību uzreiz abiem pleciem, abām plecu augšpusēm. Un pamēģini sajust, kā pleci jūtās, vai viņi nav saspringuši. Bieži vien dzīvē cilvēks staigā ar visu laiku uzrautiem pleciem, kas liecina par nemitīgu saspringumu, gatavību beigt vai cīnīties. Iedomājies, kā tu atslābini savus plecus un saspringums aiziet, aiztek, aizplūst. Pamēģini šo savu saspringumu piefiksēt un elpot caur tām vietām, parūpēties, lai tajās vietās, kurās ir saspringums, lai tās vietas brīvi izelpojās. Tagad var iedomāties papēt savu kaklu, papēt kaklu aizmugurē. Kā jūtās kakls, kakla muskuļi, kas tur galvu, kas nes galvu, kas klana galvu, groz galvu. Caurām dienām daudz cilvēku māja viens otram ar galvu. Gan izpatīkot, gan piekrītot, gan atbalstot. Palaid saspringumu vaļā no kakla aizmugurējās daļas. Un tagad pievērs uzmanību kakla priekšpusē. Kāda ir sajūta šeit? Ko tu jūti? Ar lēnām izelpām ļauj saspringumam aiziet. Mieram atnākt, enerģijai atnākt. Un tagad atkārtošu, ka iztēle ķermenim ir realitāte. Ierosinu jums ar vienu nelielu iztēles gājienu, palīdzēt savam ķermenim atbrīvoties no saspringumiem, uztraukumiem. Iedomājies, ka tu stāvi zem dušas un uz tevi pār tevi līst ūdens, un tas līst cauri tev, viņš ielīst tavā galvā, viņš ielīst tavos plecos, un vienkārši viņš aizskalo visus saspringumus, uztraukumus, raizes, un viņš aizskalo caur tavu ķermeni lejā, un tas aizplūst tālāk uz zemi. Iedomājies, ka esi šajā ūdens enerģijas plūsmā, kas kā ūdens substance iziet tev cauri un aizskalo tev sārņus, saspringumu. Ļauj tam iziet cauri, izplūst sev cauri. Un tu paliec atvieglots un tīrāks. Un tagad nākamais solis iedomājies, ka gaisma izplūst tev cauri. Un izlaid gaismu sev cauri, kas nāk no augšpuses, un arī tā gaisma iziet cauri tavai galvai, tavam kaklam, taviem pleciem, tavam ķermenim, un vienkārši aizskalo grūto, sārnīgo
to, kas ir sastāvies, kas ir saspringumainais, lai miers atnāk, lai enerģija atnāk. Vēl pāris sekundes iedomājies, kā šī gaisma skalojās no augšas uz leju, iet caur tavam ķermenim, tev attīra. Paldies. Un tagad pievērs uzmanību savai mugurai. Atkal noskanē savu muguru, kā jutās tava mugura, kā jutās tavas lāpstiņas, mugurkauls un lāpstiņas. Vai tur ir kāds saspringums? Lēnas ieelpas un lēnas izelpas, ar kurām tu izelpo, aizelpo nemierus, šaubas, kas visi pārvēršās saspringumā. Saspringums aiziet, izelpojās un miers atnāk, enerģija plūst. Un tagad pievērs uzmanību muguras lejas daļai. Viduklis, niera rajons. Ko tu vari piefiksēt, ko tu vari noskanēt, kādas sajūtas? Saspringumu vai atslābumu. Lēnas izelpas. Saspringums aiziet, miers atnāk, enerģija plūst. Un tagad pievēršam uzmanību mūsu krūškurvim no priekšpuses. Atslābinām mūsu krūšu muskuļus, krūškurvi. Ļaujam, lai saspringums aiziet. Lēnas ielpas un vēl divreiz lēnākas izelpas. Piefiksējam, kā mūsu ķermenis jūtās. Pievēršam uzmanību, pievēršam mūsu apziņu, mūsu pašu ķermenim. Un tagad pievērs uzmanību vēderam. Cik brīvi, labi jūtās šobrīd vēders. Var uztaisīt dziļāku ieelpu, ieelpot ar vēderu, lai vēders sajūtu, kā ienāk enerģija, kā ienāk miers. Un izelpojot lēnītēm izelpojot, saspringums aiziet. Miers atnāk un enerģija plūst. Ļauj, lai enerģija plūst. Un tagad vēlreiz atceries, kā no tevis, no augšpuses nāca ūdens enerģija. Un atkal ļauj tam ūdenim, sākot no galvas, caur kaklam, caur pleciem, caur krūškurvim, vēderam, caur muguru, lāpstiņām, vidukli. Atkal, lai šī spēcinošā ūdens enerģija aizskalo visus sārņus, zemīt ar prieku visu pieņem, zemīt visu pārvērš augstnē. Ļauj tam aizskaloties. Un tagad iedomājies, ka gaisma, tāpatās gaisma nāk no tavas galvas augšējās čakras vai no galvas augšpuses un iet cauri tavai galvai, kaklam, pleciem, krūškurvim, viduklim, mugurai, mugurkaulam, lāpstiņām, viduklim. Un aizskalo visu grūto. Atnāk gaisma, gaismas sajūta, ar mīlestības sajūtu, iziet tev cauri. Un tagad pievēršam uzmanību kājām, pievēršam uzmanību labajai kājai. Labās kājas, gurnam, augšdaļai virs ceļa. Sajūtam, piefiksējam, noskanējam, kā jūtās kāja, ko mēs varam nolasīt. Iedomājamies, kā ar katru izelpu mēs palaižam projām saspringumu, ielaižam mieru,
lai enerģija plūst. Un tagad pievēršam uzmanību kreisās kājas augšdaļai virs ceļa līdz viduklim. Lēnas izelpas. Lēnas ielpas un divreiz lēnākas izelpas. Un ar katru izelpu saspringums aiziet, miers atnāk. Ļauj enerģijai plūst. Tagad pievēršam uzmanību labās kājas ceļgalam, no priekšpuses un aizmugures, un iedomājies, kā to kā izelpo, lēnām izelpo, saspringumu no ceļgalā. Lēnas ielpas, lēnas izelpas. Un tagad pievēršam kreisās kājas ceļgalam uzmanību. Lēnas ielpas, lēnas izelpas. Un tagad labās kājas ikram. Sajūtam, ko mēs varam piefiksēt no šīs ķermeņa daļas. Mācamies piefiksēt arī tagad knapi sajūtamo. Mūsu nervu sistēma ir visās mūsu ķermeņa daļās. Mēs caur mūsu nervu sistēmu varam ļoti daudz ko nolasīt, piefiksēt. Mācamies lēnītēm redzēt, just ar savu apziņu pieskarties mūsu ķermenim, dažādām ķermeņa daļām. Un ar lēnām izelpām ļaujam, lai saspringums aiziet, miers atnāk. Ļauj enerģijai plūst. Un tagad pievēršam uzmanību kreisās kājas ikram. Lēnas ielpas, lēnas izelpas. Saspringums aiziet, miers atnāk. Ļauj enerģijai plūst. Un tagad pievēršam uzmanību labās kājas pēdai. Labās kājas pēdas apakšē, kas ir jo sevišķi jūtīga, ar daudziem punktiem, kas ir saistīti ar enerģijas plūsmām tavā ķermenī. Iedomājies, kā tu ieelpo un izelpo caur savu pēdu, un ar katru izelpu, ar lēnu izelpu, saspringums aiziet. Un tagad pievēršam uzmanību kreisās kājas pēdai. Lēnas ielpas, lēnas, divreiz lēnākas izelpas. Noskanēj savu pēdu, noskanēj, kas ir tajā par ziņām tev, vai tur ir kāds saspringums, vai stingums, vai atslābinātība, vai pirksti ir relaksēti, mierīgi, brīvi. Ja tu vēlies, tu vari sajust, kā tava apziņas elpošana ir sajūtama tavas pēdas nervu galos. Un tu vari burtiski iedomāties, kā tu ieelpo un izdelpo caur savu pēdu. Atceries, ka iztēle tavam ķermenim ir reāla. Šobrīd tu vari iedomāties, kā pievēršot uzmanību abām kāju pēdām. Tu ieelpo un izelpo caur kāju pēdām ar savu apziņu un tavu nervu gali. Var šo tavu apziņas kustību piefiksēt.
Jūs varat arī piefiksēt, kuras ķermeņa daļas vairāk atsaucās uz tavu apziņu. Varbūt tu pat vari sajust, kā tava apziņa pieskarās kādām ķermeņa daļām. Kādas ir jūtīgākas, kādas mazāk jūtīgas. Un tagad vēlreiz atceramies, kā tas ir, kad mūsu ūdens, enerģiskais ūdens iziet cauri mūsu ķermenim, sākot no galvas augšpuses. Iziet cauri galvai, kaklam, pleciem. Visam mūsu ķermenim iziet cauri šis enerģiskais, attīrošais ūdens, kas aiznes saspringumu projām un mieras atnāk. Ļaujam enerģijai plūst. Varat laist vairākus enerģijas viļņus, ūdens viļņus cauri sev. Varat to laist tā kā dušā, vienlaidus plūdumā. Tev ir tava iztēle, unikālā iztēle. Tev ir tavs ķermenis, unikālais ķermenis. Atrodi sev labāko veidu. Kā tava iztēle var sarunāties ar savu ķermeni. Tā ir daļa no zemapziņas procesa, no mūsu darba kopā ar zemapziņu. Tā ir daļa no mūsu intuīcijas attīstības procesa, kas ļauj mums vairāk sajust nianses savās domās, savā ķermenī. Un tagad atceries, kā ir, kad izlaid gaismu cauri savam ķermenim, sākot no galvas augšpuses vai no galvas čakras. Un gaisma iziet cauri tavam ķermenim līdz kāju pēdām un dodās iekšā zemē. Var šo gaismu laist cauri uz izelpām. Lēni, lēni izelpu, un līdz ar izelpu tev ķermenim iziet cauri no augšpuses gaisma. Un tagad pievērs uzmanību rokām, labajai rokai. Un iedomājies, ka tu iekļauj savā apziņā visu labo roku. Pamēģini sajust visu labās rokas stāvokli, ko tu vari noskanēt, kā tā jūtās. Saspringusi, atslābusi, augsta, silta, nervoza, viegla, smaga. Lēnas, lēnas izelpas. Un ar katru izelpu saspringums aiziet. Un tagad pamēģini ar savu apziņu pieskarties savas labās rokas plaukstas iekšpusē. Un pamēģini sajust, vai tu vari ar savu apziņu pieskarties savas plaukstas iekšpusē. Vai tava plauksta reģistrē šo tavu apziņas pieskārienu. Ar kādu reakciju, kas ir tā kā nervu kutēšana vai siltums. Atceries, ka iztēle tavam ķermenim ir reāla. Iztēle tavam ķermenim, tavai zemapziņai, tavai dzīvē ir reāla. Un tagad pievēršam uzmanību kreisajai rokai. Atkal iekļauj savā apziņā visu kreiso roku un noskanē, kā jūtās, kāds ir stāvoklis kreisajā rokā. Pievērstē savu apziņu, savu uzmanību. Lēnas, lēnas izelpas. Ļauj saspringumam aiziet, mieram atnākt. Ļauj enerģijai plūst. Un atkal var pieskarties ar apziņu savas kreisās rokas plaukstas iekšpusē. Pasties, vai tu vari ar plaukstas nervu galiem sajust miedarbību ar savu apziņu. Var iedomāties, ka tu ieelpo, izelpo caur plaukstas iekšpusi. Un paveries, vai tava plauksta reaģē uz tevi. Ar kutināšanu, vai ar kādu siltumu izmaiņu. Vai kādu elektrības signālu caur nervus sistēmu. Un tagad atkal atceries, kā iet cauri tev ūdens enerģija, kas no galvas augšpuses iziet cauri visam tavam ķermenim, iziet cauri galvai, kaklam, krūškurvim, vēderam, mugurai, rokām,
kājām un iziet cauri un attīra tevi. Attīra tevi un tevī paliek dzidra, tīra, enerģizējoša, ūdens bagātinošā enerģija. Saspringums aiziet, miers atnāk, ļauj enerģijai plūst. Un tagad ļauj gaismai, mīlestībai iziet cauri no savas galvas augšas čakras, no galvas augšpuses. Ļauj tai iziet cauri. Un šajā brīdī iedomājies, ka šī enerģija no augšpuses saslēdzas ar tavu sirdi un iemājojās un izgaismojās tavā sirdī. Šī enerģija no augšpuses, šī mīlestība, gaisma saslēdzās ar tavu sirdi. Un tavs sirds atsaucās, iegaismojās, enerģizējās, ieslēdzās. Vai ir pa mazu kripetiņu, vai pa daudzām lielām kripetiņām. Tavs sirds atsaucās šo gaismu un mīlestību. Šī ir skanēšanas apzinātības prakses pirmā miera daļa.